Šajā video aplūkosim visklasiskāko matemātiskās indukcijas piemēru. Es gan pamanīju, ka man ir nedaudz jāpielabo piemērs. Šeit vajadzētu būt nevis mīnusam, bet plusam. Te ir plus. Un mēs pamatosim, ka ir spēkā šāds likums ar matemātiskās indukcijas principu. Mēs tātad ne tikai um, pierādīsim ļoti varenu likumu. Šis ir tiešām interesants likums. Bet arī paskatīsimies, kāds tad ir šis matemātiskās indukcijas princips, kā tas strādā, kādi ir soļi, un, protams, iepraktizēsimies, kā to lietot. Mums būs daudz piemēru matemātiskās indukcijas principam, un šajās pirmajos video mēs aplūkosim tieši dažādas vienādības, kur vienā pusē ir summa, un mēs redzēsim, kā tad kaut ko šādu var pierādīt. Par pašu likumu. Maza vēstures atkāpe. Kārlis Friedrichs Gauss bija tāds vācu matemātiķis, un viņa uzvārds mums parādīsies vēl vismaz pāris tematos īstenībā. Viņš ir īstenībā cilvēks, kurš izpētīja ļoti daudz lietas, pateicoties viņam daudz likumi, talantīgs matemātiķis, un ir tā, ka viņš arī reiz bija skolēns. Un pie tam tāds skolēns, kurš sagādāja galvas sāpes skolotājiem, izrādās, jo viņš ātri tika galā ar visiem uzdevumiem, ko viņam uzdeva. Līdz ar to vienā jaukā dienā skolotāja izdomāja, ka, nu, lūk, tagad viņš liksies mierā, jo viņam ir uzdevums tagad saskaitīt 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 100. Bet Gauss, būdams sūtnieks, ko viņš izdarīja? Viņš paņēma pirmo un pēdējo skaitli un konstatēja, summa ir 101. Un tas ir tas pats, ja mēs saskaitām otro un priekšpēdējo skaitli, un atkal iegūstam 101 un trešo no beigām skaitli un 101. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un visus skaitļus viņš varēja salikt šādos pāros, kas kopā dod 101. Kopā 50 pāri. Līdz ar to Gauss paņēma un 50 reizes 50 sareizināja ar 101 un atbildi gatava 5050. Jā, tā kā nabaga skolotājiem bija ātri vien jādomā jauns veids, kā izklādēt Gausu. Un tā ir ļoti vispārīga formula, kāds var teikt, bet varbūt tas strādā tikai pārskaļiem. Ja tur var uztaisīt pārus, izrādās ne tikai strādā arī nepārskaļiem. Un vispārīgi šī formula uzrakstām tāda, ja šeit būtu nevis 100, bet jebkurš cits naturāls skaitlis n, tad formula būtu šāda. Mums ir n plus 1 kā reizinātājs, tas būtu, teiksim, šis 101, un tad ir 50, un tas būtu tā kā n dalīts ar 2. Ja? Un mēs pierādīsim šo formulu. Mēs pierādīsim, ka tas strādā visiem, izmantojot matemātiskās indukcijas principu. Un tagad matemātiskās indukcijas princips, kā tas strādā. 4 soļi. Pirmais solis ir tā saucamā indukcijas bāze. Indukcijas bāze. Un pirmajā solī mēs paskaidrojam, vai tiešām kādā gadījumā tas strādā. Un mēs redzējām, jā, pie 100 tas pilnīgi noteikti strādā. Tā vajadzētu būt. Bet mēs sākam ar vienkāršāko, ar pirmo pieejamo gadījumu. Mēs aplūkojam, n ir viens gadījums. Un, lai būtu vienkāršāk, mēs vienkārši pārbaudām, vai šīs likums strādā pie gadījuma, kad n ir viens. Un es ieviesīšu apzīmējumus. Tad daudziem skolotājiem un pētniekiem ir savs stils, kā risināt matemātiskās indukcijas principu, man ir savējais. Un es ieviešu šādus apzīmējumus - kreisā puse un labā puse. Un kreisajā pusē es skaitu, ja n ir viens, tad man ir tikai viens saskaitāmais - viens. Un labajā pusē man ir vienkārši formula, pēc kuras vadīties. Un skatos, kas notiks. 1 reiz 2 dalīts ar 2, tas atkal ir 1. Un es redzu, ka šajā gadījumā labā puse un kreisā puse sakrīt. Tātad pie n ir viens strādā. N ir viens ir ļoti vienkāršs gadījums. Bieži vien tik vienkāršs, ka liekas neticam, ka ar to pietiek. Bet jā, ar to pietiek. Ja mēs neticam, mēs varam paskatīties arī n ir 2 gadījumi. Kas būtu tad, ja kreisajā pusē es paņemtu tikai 1 plus 2, un labajā pusē 2 reizes 3 dalīts ar 2. 3 un 3 arī dzen būtu. Un tāpat būtu tad, ja es skaitītu līdz 3 un 4. Katrā gadījumā indukcijas bāze pārbauda vienkārši pirmo vai pirmos locekļus, vai nevienādība ir spēkā. Un tad seko
Tas, ko sauc par indukcijas pieņēmumu, induktīvo pieņēmumu. Induktīvais pieņēmums. Induktīvais pieņēmums ir tāds, ka eksistē kāds naturāls skaitlis kā pieder lielajam n, kur 1 plus 2 plus 3 plus un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk līdz k. Gadījumā es iegūšu to, ko man formula pavēst. Tātad, kādā gadījumā šis ir spēkā. Tātad induktīvais pieņēmums pasaka, ka kādā gadījumā šī vienādība ir spēkā. Un tagad seko tā daļa, kas ir visgrūtākā, tā daļa, kurā mēs veltam vislielākās pūles pierādījumā. Tas ir induktīvā pāreja. Tā ir induktīvā pāreja. Induktīvā pāreja. Un mēs paskatīsimies, vai ir spēkā arī gadījums, kad n ir vienāds ar k plus 1. Kāpēc tas mūs interesētu? Tāpēc, ka ja mēs zinām, ka vienādība ir spēkā pie pirmā gadījuma, un ja mēs šajā solī pierādīsim, ka tā ir spēkā arī katram nākamajam gadījumam, mēs pierādīsim, ka šis ir spēkā katram nākamajam gadījumam, tad mēs varēsim teikt, ka mums ir pilnīgi precīzi pilnīgi precīzi visiem naturāliem skaitļiem spēkā šis nosacījums. Un atkal es sākšu ar to, ka man ir LHS un RHS. Es īstenībā sākšu ar labās puses izteiksmi, jo to ir vieglāk pārveidot. Es vienkārši ielieku k plus 1, un šeit ir nākamais loceklis k plus 2 jau. Lūk tā. Dažreiz, lai būtu vieglāk, es izdaru vēl tā, ka es atveru vienkārši iekavas. Ja? Bieži vien tas nav vajadzīgs. Dažreiz mēs varam vienkārši paturēt sadalīt reizinātājos, bet var gadīties, ka šis palīdz. Īpaši, ja nejūtaties droši par sadalīšanu reizinātājos. Un tad es ķeros pie kreisās puses. Un kreisajā pusē es iegūstu tā, ka man ir šādi saskaitāmie, un es pierakstu vēl speciāli to k, un tad nāk klāt jaunais saskaitāmais k plus 1. Un kur ir visas sāls? Izrādās, šī summa mums ir paslēpusies šeit, un mēs to aizstājam. Tad šī summa, es varu mēģināt kaut kā šeit apvilkt, parādīt. Šī te summa izrādās ir vienāda ar šo. Kāpēc? Tāpēc, ka tā mums saka induktīvais pieņēmums. Mēs atsaucamies uz to, ka, lūk, pirmajiem k locekļiem summa jau ir vienāda ar k reiz k plus 1 līdz ar 2. Un paskatīsimies, vai pieskaitot šo te k plus 1, mēs dabūsim pareizu izteiksmi. Tā, man liekas, man bija gaišāk zilā krāsa. Lūk tā. Nu tad k kvadrātā plus k dalīts ar 2. Un šo es tā kā pareizināšu ar 2 jārīdzam. Tad man ir 2, 2k plus 2. Saskaita kopā k kvadrātā plus 3k plus 2 dalīts ar 2. Un mēs redzam, ka abas puses ir vienādas. Lūk tā. Tad mēs to sekmīgi esam pierādījuši, ka mums arī pie k plus 1 šis ir pareizi. Nu tad labi, mums ir palicis pats pēdējais solis. Tas ir kā pārkāpt suņa astei pāri, un es principā to formulēju šādi. Tā kā vienādība ir spēkā gan pie n ir 1, gan katram nākamajam n vai nākošajam n, tā ir spēkā, neatstāj sev daudz vietas, visiem naturālajiem skaitļiem n. Tad kas mums šeit tikko notika? Mēs principā varam asociēt, um, varam izlikties, ka tas mums ir kā domino kauliņi.
Mums matemātiskās indukcijas princips ir kā domino kauliņi. Mums ir viens, divi, trīs, četri un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk ļoti daudz. Un tas princips ir tāds, ja es nogāzīšu pirmo kauliņu, es zinu, ka gāzīsies nākamais un nākamais un nākamais. Tātad, ja gāzīsies kauliņš kā, gāzīsies arī kā plus viens. Un principā tas nozīmē, ka gāzīsies visi kauliņi. Matemātiskās indukcijas princips pasaka, ka, ja likums strādā pirmajam, un ja likums pie kaut kādas kā patiesības strādā arī kā plus pirmajam, tad tehniski tas strādā visiem. Ja? Ja strādā pirmajam, tad induktīvā pārēja pierāda, ka strādās arī pie divi. Ja strādā otrajam, tad strādās arī trešajam. Ja strādā trešajam, strādās arī ceturtajam un tā tālāk. Lūk, tā, tas ir matemātiskās indukcijas princips. Un es pieļauju, ka šis princips nav pašā sākumā tik ļoti intuitīvs. Un es to saprotu, tāpēc mums būs vairāk piemēru, kuros mēs to iepazīsim. Tiekamies jau nākamajos video.